Apstājoties aiz šīs zīmes uz brītiņu, es saņēmu sodu. Un vai jūs vispār bijāt lietas kursā par šo jauno uzlikto zīmi uz Krišāņa Valdemāra ielas un Jēkaba ielas stūra? Vakar šeit novietoja auto, un policista kungs minēja, ka saņemšu 50 eiro sodu un 2 soda punktus. Un pajautāsim cilvēkiem, cik viņu prāt būtu piemērots sods par šādu pārkāpumu. Kāds jūsuprāt būtu sods par šīs zīmes neuzmanīgu šķērsošanu? 20 eiro. Es nezinu, tā, ja mēs naudā ņemam. Vispār nevajadzētu sodu. Man liekas, ka nevajag sodu par tādu. Teiksim, es labāk būtu par to, ka ir kameras un karas gadījums tiek individuāli izvērtēts. Tu, teiksim, iedomājies, tu būtu braucis pa labi un tu būtu uz brītiņu apstājies aiz tās zīmes, bet tu ilgi tur neuzkavētos. Tas ir kaut kāds, es nezinu, paradoks, kā bezgalīga zīme tāda. Nē, nu redz, varbūt dažādas situācijas tieši šajā konkrētajā situācijā nebūtu nekāda liela skāda, apstātos, pagrieztos, braukt atpakaļ, bet, ja viss tā sāk darīt, atkal. Man policijas kungs minēja, ka 50 eiro un 2 soda punkti. 2 soda punkti, 2 soda punkti, tas pat traku. Es nepiekrītu sodam. Kāpēc? Bet sevišķi uz brītiņu. Varētu izteikt kādu, brīdinājumu. Tur varētu caur tiesu iet, tā kā sodu vispār neuzliktu.